Un kā tādās riktīgi slapjās vietās, kā izskatās pašreiz? Grimst, negrimst? Nu, pārsvarā grims. Nu, traktori, protams, var izbraukt, bet kā mums tā viena mašīna, tā ir mazliet Bet tu problēma. ej cauri, ka tanks, vai ne? Man nav problēma. Un pirms tam ar tiem iepriekšējiem Jaguāriem, kas brauca aiz malcinātēm, tie visi bija Jaguāri, ja? Jā. Nu, mums divi Jaguāri ir bijuši. Ar citu smalcinātāju nav bijis iespēja pabraukt? Nē. Nu, tikai ar iepriekšējo vecoti, kas ir pabrauc. Mēs esam uz klās. Un cik tu domā, cik tu hektārus pa dienu vari šitā noskriet? Nu, ja taisnas vāles, tādas garas, tad, nu, labas 70 varbūt varētu noskriet. Daudzi faktori atkarīgi no tā. Jā, šogad arī bišķi laikapstākļiem ir tā kā ir. Principā izstāst, ka šodien jums ir tāda riktīgi skrējamā diena, lai riktīgi paspētu. Nu, Jo rītā jau atkal lietu sola. Skatīsimies. Varbūt līdz kādiem 10 strādāsim, varbūt pat ilgāk. Jā. Pēc iespējas vairāk jānovāc. Cik zirgi viņam ir? Šim? Jā. Es īsti nezinu. Labi, to mēs noskaidrosim. Varbūt tu, kas skaties, zini, cik ir šim modelim zirgi. Kāds darbs vēl saimniecībā dara bez smalcināšanas? Es daru pārsvarā visus darbus. Kā kas aiziet. Vienīgais, ko neesmu darījis, ir minerālu nesu kaisīšanu un sēšanu, bet tā īsti visus darbus esmu padarījis. Graudu novākšanas laikā ar kombainu malc varbūt? Jā, nu, pagājuši gadu pirmo reizi kūlu graudus. Šogad tad arī es būšu viens no kūlējiem. Jāni, paldies! Veiksmi darbos! Paldies! Visu labu!